Esi sveicināts, klausītāji! Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta Silava podkāsts ir raidierakstu sērija par meža nozares aktualitātēm, institūtā veiktajiem jaunākajiem pētījumiem, tajos iegūtajiem rezultātiem, atklājumiem un atziņām. Tās ir sarunas par meža zinātni. Klausies, uzzini un analizē. Sveicināti! Šoreiz tiekamies ar meža faunas un medniecības virzienu pētniekiem Jāni Ozoliņu un Gunu Bagradi. Sveiki, kolēģi! Sveiki! Labdien! Podkāstā viesojaties jau ne pirmo reizi, un klausītāji ir aicināti arī noklausīties pirmo ierakstu, kad Kaspars ar jums pārunāja aktualitātes saistībā ar lāčiem un kā ar tiem sadzīvot. Un man ir tiešām liels prieks, ka šoreiz man ir ticis tas gods tikties ar jums un turpināt arī iepazīties ar jūsu aktuālajiem pētījumiem. Darbā ar lieliem plēsējiem, kas ir vilki, lūši, lāči, esat attīstījuši un izkopuši jau zināšanas par dažādu datu, arī par DNS paraugu iegūšanu, beidzot par ekskrementu apstrādi, iekšējo orgānu izmantošanu, lai zinātnē iegūtu datus. Bet, protams, ka šādu analīzi iespējams veikt, jo ir šeit Silvā pieejamās laboratorijas un tas atbilstošais inventārs. Taču savā zinātniskajā darbā izmantojat arī savā ziņā tādus salīdzinoši viegli pieejamas iekārtas, tās slēpņu, jeb sarunvalodā arī bieži dēvētās meža kameras. Lūkšu jums pastāstīt, kas tad ir tās slēpņu kameras, ko bieži vien redzam arī, piemēram, ka mednieki izmanto. Laikam ir vēl trešais nosaukums – fotolamatas. Varbūt jāsāk ar to, ka, lai pētītu zīdītājus, tās iespējas ir diezgan no vienas puses plašas, no otras puses arī ierobežotas. Un ja ornitologi var paspēt apskatīties, kāds izskatās putns augstu lidojumā vai sēž uz zara, noteikt viņa sugu. Tie, kas ir aizraujušies ar fotogrāfiju, var ar dažādu teleobjektīvu palīdzību pietuvināt un nofotografēt. Tad ar zīdītājiem varbūt tik vienkārši nav. Tad atliek tās pēdas, ko zīdītājs atstāja dabā, ko arī, protams, var meklēt, fotografēt un atpazīt, kas tā ir pa sugu vai cik daudz to pēdu ir. Vai arī balsis zīdītājiem nav sugai specifiskas. Ja putns var pazīt labi pēc balsīm, tad zīdītājs, kaut vai tas pats ienotsuns, piemēram, var izdot tik daudz dažādu skaņu, kā gudrs netiksi, kas tur mežā ņurd vai laigā. Līdz ar to viena no tādām drošām metodēm, ka sajaukt kaut ko vai nepazīt iespējas ir salīdzinoši zemas, tās ir slēpņa kameras, jeb fotolamats vai meža kameras. Un uzreiz teikšu, lūdzu nejaukt ar tas, ko izmanto ornitologi pie ligzdām, tagad ir ļoti populāri. Tā ir pastāvīgā video novērošana. Tās arī īsti nav šīs kameras, jo pastāvīgā video novērošana ir arī iespējama kādā konkrētā vietā. Protams, varētu arī kaut kādu zīdītāju midzeni izvēlēties, bebra māju vai kaut ko tādu, bet mēs tādus nepraktizējam. Mēs izvietojam portatīvas kameras, kas neiedziļinoties tur detaļās, sastāv no tādiem diviem komponentiem, vai dažos gadījumos arī 3 komponentiem. Tas ir fotoaparāts, fotokamera, tas ir kustības sensors, kas to fotoaparātu iedarbina, un diezgan daudzos gadījumos tas var būt arī tāds kā mobilais telefons automātisks, kas šo attēlu noraida mobilajā tīklā, un tad to var saņemt ar kādu viedierīci vai telefonu, planšeti vai datoru. Tā kā tie 3 elementi tehniski ir kompakti un viltīgi apvienoti vienā, un to kopumā var saukt par slēpņa kameru. Droši vien lūkšu, lai jūs arī uzreiz iezīmētu tos iemeslus, kāpēc tad slēpņu kameras tiek izmantotas un ko ar viņām var uzzināt. Tā kā Jānis runāja, tad es pārņemšu drusku to stafeti. Vairāk arī ar tiem projektiem, kurā es esmu iesaistīta, tie paši lāču monitoringam veicot, vai arī, kur Silava ir iesaistījusies tādā starptautiskā iniciatīvā Snapshot Euro kopš 21. gada. Tad princips ir tāds, ka viena lieta, ko tu vari redzēt ar slēpņu kamerām, tā ir tā dzīvnieku daudzveidība, bioloģiskās daudzveidības, tās tā kā novērtējums. Tad pēc tam, protams, jau iet atbilstoši
pēc protokolu un metodēm, kādam nolūkam tu izmanto, var tālāk skatīties. Bet tas princips, un mēs arī sākām lāču monitoringam izmantot šīs slēpņu kameras, lai mēs saprastu, kas notiek pie lāču matu lamatām, lai redzētu, vai lācim vispār interesē tā matu lamata un kādi vēl dzīvnieki vai izrāda interesi par lamatu vai arī iet garām. Un tādējādi tu vari iegūt informāciju par konkrētas teritorijas bioloģisko daudzveidību. Iespējams, ka mēs sākām ar lāčiem. Es pat vairs neatceros, jo tās kameras mēs izmantojām sākotnēji arī āpšu novērošanai sadarbībā ar Nacionālo Latvijas dabas muzeju. Tad vēl mēs likām pie bebra aizsprostiem, gan lai novērotu pašus bebrus, gan kas cits vēl šos aizsprostus izmanto. Bebra aizsprosts ir ļoti tāda produktīva vieta, jo tagad arī mēs zinām, ka kaut kur portālos parādās ir viens anonīms bebru dambi novērotājs kaut kur Smiltenes pusē, laikams pie Strenčiem, kas regulāri ievieto savus kameru uzņemtos video, cik daudz dažādas sugas šķērso to dambi, un īpaši arī lāči. Bet pie lāčiem mēs nokļuvām saistībā ar lāču monitoringu, un faktiski lāču parādīšanās kamerās šobrīd arī gandrīz pie tā ir palicis, jo mēs faktiski nekur citur, tagad uzskaitīšu visus tos pētījumus. Snapshotā laikam mums pēdējā gadā laimējās vienu lāci trāpīt. Tad es zinu, ka Laura pati izmanto arī šīs kameras savos pētījumos. Tur arī noteikti kāds doktorantūras pētījumā, bet tur neviens lācis nebija nobildējies. Pagaidām, jā. Vārds sakot, lācis tādā ziņā, ka kameru priekšā samērā reti parādās. Ja vien tās nav tās matu lamatas, kur mēs lietojam smakas vai smaržas pievilinātāju. Bet ir divi veidi vismaz, kā tās kameras zinātniskos pētījumos var izmantot. Viens ir, ka kamera novietot speciālā kādā vietā, tad vai nu tās ir alas vai šāds te bebru dambis vai lāču matu lamats, vai arī meža cūku barotava, kur tiek pārbaudīts, kā meža cūka ēd vai neēd potenciālās Āfrikas cūku pretmēra vakcīnas, pareizāk sakot, vakcīnas to apvalku. Var sakot, tas ir konkrētā vietā, konkrētai vajadzībai, lai pētītu konkrētu dzīvnieku uzvedību vai sugas, kas šo vietu apmeklē. Un otrs veids ir vienkārši vai nu pēc kaut kāda noteikta iepriekš izplānota režģa vai arī daudzās tādās vietās vienlaikus, ko mēs izvēlamies dabā, izvietot kameru tīklu. Un tā otrā metode faktiski ļauj uzzināt diezgan daudz gan par mērķa sugu, kas tiek pētīta, gan arī par citām sugām. Un te jau Guna pieminēja Euro Snapshotu. Jā, tas ir tāds, var teikt, gandrīz jau globāls pētījums. Un tad tu vari kā šī pētījuma galvenais pārstāvis mūsu virzienā un institūtā varbūt īsi to vēsturi, kā viņš nonāca līdz Eiropai un līdz Silavai. Tad ar to Snapshot Euro mēs esam saistīti kopš 21. gada. Un tā ir tiešām tāda zinātnieku brīvprātīga iniciatīva, jo tam nav nekāds finansējums, nekas. Mēs paši, jāsaka, varbūt arī kādu savu projektu norises laikā varam izpildīt arī Snapshota noteikumus. Bet princips tā, tas 21. gadā mums bija interese piedalīties šajā pētījumā. Mums kameras bija un uz to laiku arī bija brīvas. Un īstenībā jau vēl varbūt drusiņi atkārtojot to, ko Jānis teica, kas ir slēpņa kamera. Īstenībā tā slēpņa kamera ir tāds atslēgas caurumiņš, pa kuru mums patīk palūrēties, kas notiek varbūt cita teritorijā un tā. Un šādi mēs arī varam paskatīties caur atslēgas caurumtiņu, kas notiek kādā citā vietā. Un tad šis Snapshota projekts arī ir ar tādu principu bioloģiskā daudzveidība ļoti plašā teritorijā. Visas Eiropas valstis nepiedalās. Un 21. gadā no Latvijas mēs bijām 2 iestādes, kas piedalījās, un tagad mēs esam palikuši tikai 1 dalībnieks no Latvijas. Savā ziņā ļoti vienkārši noteikumi, izvietot kameras noteiktā attālumā vienu no otras, ne tuvāk kā 200 metri, bet ne tālāk kā 5 kilometri vienu no otras. Noteikums ir tā, ka kameru liek zemu
apmēram 50 cm ceļu augstumā. Un tādējādi, ka tu redzi ne tikai lielos, bet arī mazos dzīvnieciņus. Un tas interesanti bija, ka pirmajā gadā zebieksti izdevās nobildēt, bet tas bija arī tāds moments, ka vienā kadrā tu redzi kaut ko garu, un otrā jau vairs neredzi. Un tad tu mēģini saprast, kas tas tāds ir. Un tagad 25. gadā šī iniciatīva ir izaugusi plaša, jo sākotnēji šis snapšots ir Amerikā veidojusies iniciatīva, tad viņa Eiropā. 25. gadā tātad Amerikā snapšots, Eiropā snapšots, Japānā no 23. gada un Brazīlijā un Čīlē ir no 25. gadā uzsākta šī iniciatīva. Un tad pēc būtības šie dati ir brīvi pieejami visiem. Var skatīties bioloģisko daudzveidību, var skatīties, kādi traucējumi ir dabā, jo interesanti ir tas, ka, protams, gadiem ejot šie video tiek apstrādāti tādējādi, kad jānosaka pēc iespējas sugai tuvāk, un sākotnēji, ja tev pašam vajadzēja tā sugas noteikt, kas tas ir, vai tu redzi stirnu, laps un tā, tad tagad jau 25. gadā ir attīstīts tik tālu, mākslīgais intelekts ir apmācīts uz mūsu fotogrāfiju, kad ļoti viegli tas darbs ir. Tu ievadi fotogrāfijas, un mākslīgais intelekts jau tā nosaka, un tev kā cilvēkam ir jāpaskatās, vai viss ir noteikts pareizi vai nē. Jo tad, kad iesāk šo mākslīgo intelektu izmantot sugu noteikšanā, tad ļoti bieži stirnas bija kā lūši identificēti, un tad bija baigais prieks, kas tas tāds vai ne. Tas skaidri zināms, ka mākslīgais intelekts vēl ilgi cilvēki nevarēs aizvietot, bet tagad gads, 2 gadi lūsi no stirnas ļoti labi atšķir un ir viegli strādāt. Ir mūsdienās ar mazu solīti jau pārējot uz Jāņa vienu kūrētu pētījumu. Līdz šim snapšotā tikai kameras bija jāizliek, lai to bioloģisko daudzveidību novērtētu un redzētu, kas tur ir. Tad tur skatītos arī, Covid laikā bija ļoti interesanti, cik daudz cilvēki, jāsaka, traucē dzīvniekus mežā. Un vēl interesanti ir tas, ka snapšots notiek reizi gadā, septembris, oktobris, 2 mēneši, un mums Latvijā tas laiks varētu arī ļoti forši sakrist ar to, ka mēs jau esam sēņotāji un mēs daudz esam mežā, un tad mēs varam redzēt, kas ir vairāk mežā, stirnas, brieži, plēsēji vai sēņotāji, un kāds katram groziņš ir līdzi. Tad tagad pēdējos gados snapšots ir apvienojies ar, kā pareizi būs, Eiropas savvaļas novērojumiem. Jā, vai observatoriju, un šādu svešvārdu arī latviešu valodā izmanto. Un tur jau ir drusciņi sarežģītāk, jo tagad arī snapšots sevi tā kā augstākā līmenī paceļ, jo notiek kameru kalibrācija, un tad tas nozīmē tā, ka noteiktos attālumos mēra un piefiksē cilvēku atrašanos, un tad pēc tam mākslīgais intelekts arī var veikt dažādus mērījumus, bet par to tad vairāk Jānis, jo meža cūkās tas jau ir 2. gadu izmantots, ja? Jā, varbūt vēl pēc tām kameru iespējām. Jā, man tieši bija jautājums par tām kameru iespējām, jo es tā dzirdu, ka pasaules mērogā tāda liela lieta. Tur tā daudz viņu plaši izmanto. Es saprotu, arī Eiropā to plaši izmanto. Varbūt varat dot klausītājiem vispār to sajūtu, cik vispār šī tāda slēpju kameru pielietošana zinātnē un varbūt tieši tajās dabas zinātņu laukā ir. Tā sajūta šobrīd liekas, ka tas viss ir tāds ļoti plašs. Jā, ir tas tehniskās iespējas un piedāvājums. Kameras, protams, kā visi tehniski risinājumi kļūst aizvien tādi mūsdienīgāki, lētāki arī un tā tālāk. Tas ir viens, kas palīdz. Un otrs ir arī tiešām šis mākslīgais intelekts, jo nav viegls darbs, kā mēs sakam, ar rokām vai manuāli pāršķirstīt tos tūkstošus, dažkārt 10 000 attēlus, ko kameras ir uzņēmušas. Un ja to var uzticēt tam mākslīgam intelektam, un jau aizvien vairāk var, tad, protams, tie atslēgas caurumiņi jau kļūst arī slinkam cilvēkam piemēroti. Pavisam īsa atkāpe pagātnē, kad kaut ko līdzīgu es esmu organizējis arī pirms jau daudziem desmitiem gadu, kad vajadzēja vienā objektā precizēt meža cūku skaitu vai blīvumu. Un tad mēs organizējāmies tā, ka tur bija saucamie medību torņi un savācām pietiekoši cilvēks, kas ir gatavi tajos torņos sēdēt. Mums bija karte ar to torņu izvietojumu, tur arī tāds savu veidu tīkls tajā medību platībās. Un mēs sēdējām visu nakti, katram bija rokā veidlapa vai anketa,
uz kuras varēja atzīmēt gan aptuvenu attālumu, cik tālu to meža cūku redz, gan viņas parādīšanās laiku, skaitu, protams. Un tad, kad nakts bija nosēdēta, tad ar trīcošām, nosalušām rokām nācām visi kopā un likām aizpildīt tās anketas uz galda un mēģinājām izsecināt, cik tad ir tās meža cūkas, kas vienas un tās pašas ir saskaitītas, un cik tad vispār tajā objektā to meža cūku vismaz tajā nakts laikā ir parādījies. Faktiski tad kameru tīkls apvienojumā ar to mākslīgo intelektu ir kaut kas līdzīgs, tikai atbilstoši mūsdienu tehnoloģijām. Un tad vēl video vai atsevišķi foto uzņēmumi. Principā zinātnē, ja vajag dzīvnieku uzvedību, saprast, kā meža cūka ēd vai neēd tās ēsmas pievilināšanas, tad, protams, video ir pateicīgāks, jo tur var redzēt, kā tā cūka tur šņakarējas un ko viņa apēd. Bet, lai izprastu, teiksim, dzīvnieku kustību kaut kādā laikā un telpā, par atbilstošāku atzīst atsevišķus uzņēmumus. Un te tas svarīgākais ir, lai kamera prastu ātri pārslēgties, respektīvi, kā es minēju sākumā, tas sensors un tas fotoaparāta slēdzis. Un te ir ļoti svarīgi, lai sensora un slēdža darbība notiktu pēc iespējas ātrāk. Un jaunajām kamerām tas laiks jau ir ļoti īss, bet svarīgi, lai visā tajā pētījuma gaitā un visi tie partneri izmantotu vismaz apmēram vienādas tehniski spējīgas kameras, lai tas attālums starp uzņemtajiem kadriem būtu pēc iespējas īsāks. Un tad praktizē, laikam tāds plaši pieņemts šajos te ir 8 kadri pēc kārtas. Kamerai to var uzstādīt un tiek ņemts vērā, protams, arī laiks starp pirmo un pēdējo kadru, cik reizes tas dzīvnieks ir paspējis nofotografēties. Un vēl kas ir svarīgi, protams, attālums, cik tālu to dzīvnieku var redzēt. Un tad tajā nākamajā pakāpē, kas snapšotā, sauksim viņu tā, tikai tagad sāk tikt ieviests, bet meža cūku pētījumā mums ir jau 2 gadus noslēgts līgums ar Enet Wild programmu, zem kuras darbojas tā Eiropas savvaļas observatorija, sauksim tā. Tas ir Turīnas universitātē, un viņi ir izstrādājuši savu protokolu, kā kameras ir jāizvieto un kā jākalibrē. Un tā kalibrācija arī ir ne tik vienkārša lieta. Vispirms katra modeļa kamera, kur izmanto, ir jākalibrē mājās. Un kalibrēšanai izmanto tādu, teiksim tā, mietu vai kārti, uz kuras ir ar attiecīgām apzīmēm ik pa 20 centimetriem iedaļas. Un tad tajā mājas kalibrācijā ik pa noteiktam attālumam, teiksim, metrs, 2 metri, 3 metri, es tagad tā piemēra pēc runāju 4 metri. Šī kārts ir jānovieto, kamera ir jāaktivizē, lai viņi nofotografē, kā izskatās tie attālumi starp iedaļām pret attālumu no kameras. Tā kā tas viss ir izdarīts, tad mājās kalibrētās kameras ņem uz mežu un mežā to kalibrāciju atkārto, respektīvi. Kameru uzstāda, arī tajā, protams, svarīgi to augstumu ievērot, to 50 centimetru, un tad ar šo kalibrācijas kārti ir jāizstaigā potenciālais kameras uztvēršanas sektors vai zona, tā, lai dabūtu ne mazāk kā 20 fiksācijas dažādās redzes laukā vietās. Un tas jau ir individuāli katrai kamerai jādara. Ja mājās to dara vienkārši kameras modelim, tad mežā to dara katrai kamerai. Pie tam arī, ja tā kamera pētījuma laikā tiek noņemta vai tur, lai izņemtu atmiņas karti vai barošanas elementus, tad pēc tās noņemšanas uzlikšanas atkal tā kalibrācija ir jāatkārto. Jo varbūt tā liekot atpakaļ, tā kamera ir drusku novirzījusies. Tā kā tas jau ir sarežģīti, bet līdz ar to, ja mēs izmantojam šos dzīvnieku uzņemtos kadrus, tad ir tāda interneta vietne, kas saucās Agutī, kur augšuplādējot visus tos foto uzņēmumus ar dzīvniekiem, bet tas mākslīgais intelekts prot atšķirt, cik tālu dzīvnieks ir atradies, cik ilgā laikā viņš ir šķērsojis kameras uztveres zonu,
Un beigās sarēķina, cik tajās visās kamerās, kas ir uzstādītas, minimālais ir 36 vietās, jābūt tām kamerām uzstādītām, cik to 36 summāro redzes lauku dzīvnieki ir šķērsojuši kaut kādā noteiktā laikā. Tā kā diezgan sarežģīti. Nu jā, un arī tas 36 kameras, es tagad stādos priekšā, cik tas ir reāli smagi, un ka ir vajadzīga vesela vieta, kur viņas glabāt, un pēc tam ar to visu iešanu uz mežu uzstādīšanu, un tā ir tāda, kārtīga padarīšana, jā. Es varbūt, ja drīkst vēl pateikt vēl vienu lietu, kurai mēs varbūt nepieskārāmies tik ļoti, kāpēc tās kameras vēl ir interesantas, un tieši arī ar to skatīšanos ar to atslēgas caurumtiņu, ka mēs kamerās, un ja ilgstoši kameras stāv vienā un tai pašā teritorijā, mēs varam sekot kādam dzīvniekam ilgstoši līdzi. Un kā piemēru es gribētu pastāstīt gadījumu no tieši arī lāču monitoringa, ka 2000. gadā mēs vienā kamerā, kas nebija mūsu kamera, bet viena cilvēka, kurš liek mežā kameras, ieraudzījām 2 lāčus, un vienam no tiem lāčiem viena acis neatspīd. Tas bija nakts kadrs. Tātad kaut kāds bojājums acī, viena aciņa atspīd, otra neatspīd. To tā palaid garām, nopriecājāmies, tas ir jūnijas, lācim romantiskais vakars, jo tā kamera bija nolikt pie dzīvnieku piebarošanas vietas, lāči pie tās barības bāzes bauda savu riesta laiku. Un tad 21. gadā, pavasarī, maijā, mēs ieraugam savās kamerās lāceni ar 4 lācēniem. Un par laimi tā lāceni ieskatījās kamerā, un mēs redzam, ka viena aciņa atspīd, viena neatspīd. Un mums ir briesmīgi jau tāds nesmugs nosaukums, mums tā vienacainā lācene mums ir. Un tad nopriecāmies, mēs esam piefiksējuši vairošanās gadījumu un rezultātu arī redzam. Un tad tā lācene pazuda no mūsu skatu punkta. Un, ja es tagad nekļūdos, 23. gadā mēs lāceni piefiksējām, un arī pateicoties tam, kad viņi ieskatījās kamerā. Un šogad arī mēs viņu redzam kamerās, iet un dzīvo, un sveika un vesela. Un tad var teikt no 20. gada līdz 5 gadu laikā, protams, ne katru dienu, kā var arī redzēt, ne katru gadu, bet mēs to dzīvnieku redzam. Un tātad mēs varam arī secināt, ka tas jau ir stabilais iedzīvotājs, un mēs viņu redzam, piefiksējot tieši tādas atšķirīgās pazīmes, pēc kurām tu dzīvnieku vari atšķirt un tad redzēt un skatīties, cik bieži viņš parādās tajā pārslēgas caurumtiņā ieskatoties. Un ja vēl varbūt es gribētu man par tām kamerām drusku, kur Jānis minēja arī to kameru daudzumu un es paņēmu snapshota rezultātus 21. gadā. Tā vienkārši intereses pēc Eiropā. Tātad visus šos 2 mēnešus no septembra līdz oktobrim tika izmantotas 554 kameras, bet tas ir tiešām tā individuāla kamera, neskatoties to, ka to kameru var pārvietot vairākās vietās. Un tajā laikā tika konstatētas 179 dzīvnieku sugas, un no tām 64 zīdītāju sugas. Un, piemēram, 25. gadā ir izmantots drusku vairāk kameras, gandrīz 600 kameras, un ne jau tādēļ, ka par 100 kamerām vairāk, tas arī sugu skaits lielāks, ja 21. gadā 179, tad 25. gadā jau 219 sugas ir konstatētas. Bet tas, protams, arī jāskatās, kur kameras izvietotas, jo tas snapshotā arī ir tas noteikums, vai tev ir, teiksim, pilsētvidē, vai piepilsētās, savvaļā, vai kādā citā biotopā ielikts, tā kā tas arī ir nozīmīgi. Un tas tad interesanti arī tā skatīties, kā pa šiem te gadiem mainās, kur ir tā galvenā suga, kas ir novērota. To snapshot, piemēram, var arī darboties kā privāta personas un tiem, kam ir interese? Es domāju, ka var pieteikties, ja var izpildīt tos noteikumus kameras modelī, jo te ir tas svarīgais, ka jābūt tam ātrumam, tam zibenīgajam, ja kāds ienāk kadrā, viņu uzreiz sāk filmēt, un snapshotam ir 4 kadru šāviņš, un tad ir jābūt ļoti īsai pauzītei, un ja dzīvnieks vēl uzturās kameras uztveršanas laukā, tad sako nākamie 4 tie kadri. Jābūt kamerai ātrai, jā. Un ir tie savi noteikumi, ka tu nevari tā izlikt, kur tu gribi. Piemēram, mūsu lāču kameras nedara. Mēs liekam papildus vēl kameras, jo nedrīkst būt pie dažādiem pievilinātājiem
izlietājiem, jo tas nozīmē, ka tu dzīvnieku speciāli vilini uz to vietu. Bet, ja tu izliec noteikti, tā kā Jānis teica, vai nu kaut kādā sistēmā, nu, lai tā būtu, ka tie ir nejauši gadījumi, un tad tu zini, ka jā, tas dzīvnieks tur ir, viņš gājis tur, nevis, ka viņš speciāli atnāca, jo, piemēram, lāču smaržviela ir izvietota. Bet jā, ja var izpildīt tos noteikumus 15 kameras, jābūt 400 kameru darba dienām, ja kā pareizāk tas to teikt, ja? Jo tad ir tā arī metode, kā aprēķina, cik ilgi kamera ir darbojusies, kas tur ir redzēts, lai varētu tur to daudzveidību un vēl citus parametrus, kas interesē. Bet es domāju, ka jā, tas būtu interesanti, jo mēs Silava piedalāmies un tikai vienu biotopu nosedzam, tas ir mežā, mēs tikai liekam kameras. Bet, ja ir cilvēkiem, kuri var vēl dažādos biotopos izlikt, tas jau vēl vairāk interesanti. Tā kā Laura aicināti. Un tur tas kameru skaits arī nebija tik, man liekas, 10. 15. Tagad jau 15, jā. Viss jau attīstās. Jo vairāk kārt pieminējāt tās meža cūkas. Būtu ļoti jauki, ja jūs vairāk varētu pastāstīt par šo pētījumu un kāpēc vispār šāds pētījums ir aktuāls un tas mērķis, jā, tam pētījumam. Tas mērķis ir tāds, ka ir gan Eiropas Savienības valstu līmenī, gan mums savā nacionālā līmenī ir izstrādāta stratēģija Āfrikas cūku mēra apkarošanai. Un tā apkarošana notiek gan ar savvaļas meža cūku populāciju, gan, protams, ar biodrošību mājas cūku audzēšanas vietās. Un sevišķi pēdējos gados, kad Āfrikas cūku mēris jau ir kļuvis par tādu pastāvīgu, diemžēl, mūsu savvaļas vidē elementu, vīrusu, ir ārkārtīgi svarīgi, lai tas galvenais vīrusa uzturētājs un pārnēsātājs savvaļas meža cūka būtu pēc iespējas mazākā skaitā, mazākā populācijas blīvumā. Un ideāli, ja tā kā meža cūka vienmērīgi nekad nebūs izvietota telpā, tad teritorijā, tad ideāli, lai starp atsevišķiem vai nu meža cūku grupējumiem, nelieliem atlikušajiem, būtu tādas brīvas zonas, kurās tad meža cūkas vispār savstarpēji nesatiktos vai satiktos ļoti reti, un līdz ar to nepārnestu tiešā veidā no dzīvnieka dzīvniekam to vīrusu, un līdz ar to arī risks nokļūt mājas cūku novietnēs arī ļoti samazinātos. Bet, lai to uzraudzītu, ir vajadzīga metode, kā tad pateikt, cik liels meža cūku skaits ir šobrīd, pieņemsim kaut kādā atskaites gadā vai datumā, un cik daudz viņu atliek pēc nomedīšanas, un vai tās medības ir bijušas pietiekoši efektīvas, lai to skaitu samazinātu. Un šim nolūkam tad mēs izmantojam. Mums ir noslēgts līgums ar Enet Wild Turīnas universitāti, kur šis pētījums tiek atbalstīts caur arī Eiropas finansējumu, kas ir programmā Vienota veselība. Tas nozīmē vienota veselība gan savvaļas, gan mājdzīvniekiem, gan cilvēkam, jo daļa no Āfrikas cūku mērs ne, bet ir citi vīrusi, kas ir bīstami arī cilvēkam. Un šo programmu atbalsta tādā veidā, ka dalība programmā viss tā internetu vietnes izmantošana, mēs pat esam lamats saņēmuši no šīs programmas, ka tā ir bezmaksas. Protams, atalgojumu viņi partneriem nevar izmaksāt, bet tam mēs dabūjām atbalstu no Zemkopības ministrijas. Mums 2 gadus bija tāds valsts pētījuma projekts. Tur vēl arī bija citi pētījumi, bet mēs izlikām 2 objektos, sākotnēji vienā, pēc tam 2 kameru tīklu. Mums bija 40 punkti. Tāpēc, ka izmantojām 20 kameras, kuras pēc mēneša pārcēlām uz blakus vietām, jo ir svarīgi tieši tas novietojuma punktu skaits. Viņu var sasniegt arī ar mazāku kameru daudzumu, bet pētījuma kopā periodam ir jāilgst vismaz 2 mēneši. Un šie mēneši mums bija no jūlija sākuma līdz septembra sākumam. Un šajā laikā mēs pārbaudījām 2 objektus. Viens bija tur, kur medību platību lietotāji uzskatīja, ka meža cūku nav. Un otrs objekts bija tur, kur meža cūku skaits bija noteikts virs mērķa blīvuma, kādu ir ieteikusi šobrīd zinātniskā sabiedrība, lai sekmētu cūku mēra vīrusu izplatību. Tas bija laikam 1,5 meža cūkas uz 1000 hektāriem, tā kā ļoti zems skaits vidēji. Un tajā objektā, kur tika uzskatīts, ka meža cūku nav, kameru tīkls tiešām viņas nenoķēra.
Tas objekts bija 2500, tā kā jau diezgan pieklājīgs, bet tāds izolēts, ja varētu izveidot šādu objektu kaut kādu barjeru. Tas pētījums norit 2 mēnešu laikā. Viņas pēc tam, protams, tur atkal bišķi ienāca, bet kaut kā mums gadījās tā, ka 2 gadus pēc kārtas tajā pētījuma laikā mums nebija viņi. Un līdz ar to paldies medniekiem, ka viņi ir šo skaitu samazinājuši. Bet otrā objektā mums nācās saskaitīt, tagad vairs no galvas neatceros, bet 3 reizes vairāk nekā mednieki uzskatīja, ka tur ir. Un tur tas meža cūku blīvums pārsniedz to vēlamo. Tā kā šādām kontrolas vajadzībām kameras ir ļoti, es neteiktu, ka lēta, jo, kā jau Laura arī atzina, tā kameras taipīšana un kontrole un viss tas pārējais prasa darbu, bet vismaz ir tāda zinātniski akceptēta un tādā ziņā uzticama metode. Domājot par Āfrikas cūku mēri, man jau bija aizmirsies, bet es apskatījos, ka mēs jau Latvijā ar Āfrikas cūku mēri sadzīvojam vairāk kā 10 gadus, jo no 14. gada vasaras, un kaut arī tomēr, vienā vietā it kā pierādās, ka netiek samazināts tā kā ir plānots, bet tomēr tas populācijas lielums tiek visu laiku mērķtiecīgi samazināts. Atkal vienā cūku fermā nesen bija tas lielais uzliesmojums, vai arī izmantojot, piemēram, šīs slēpju kameras, būtu iespējams arī tādā lielākā Latvijas līmenī raksturot to situāciju ar meža cūku populāciju, vai tas būtu par daudz sarežģīti tehniski? Pirms mēs sākam izmantot slēpņu kameras, mēs tādā veidā varam pakratīt ar pirkstu konkrētiem medniekiem, ka viņi nav savu uzdevumu veikuši, bet kopumā Latvijā tā situācija šobrīd ir diezgan dramatiska ar meža cūkām, jo, ja mēs veicam vēsturisko populācijas analīzi, tad laikā, kad meža cūks nebija izplatīts visā Latvijā, skatoties un uzticoties vēsturiskajiem datiem, tas ir līdz pagājušā gadsimta 70. gadu sākumam, tad meža cūks nedzīvoja visā Latvijā. Bija vesela virkne mežniecību, kurā nebija neviena meža cūka. Ja drīkst jautāt, kur tad bija tie rajoni, kuros vairāk bija tās meža cūkas? Toreiz bija arī, man liekas, Kurzemē bija vairāk, un Latvijas ziemeļa austrumos mazāk, bet meža cūks katrā ziņā noteikti nebija visā Latvijā. Un tad kopējā meža cūku populācija bija zem 500,000. Un nomedīts tika arī diezgan daudz proporcionāli no tā daudzuma. Lai mēs aizietu līdz tam stāvoklim, tad pašreizējā meža cūku populācija būtu jāsamazina vēl 3-4, es tagad no galvas neatceros, mums pārskatā ir tas skaitlis reizes, mums viņi vēl ir stipri pa daudz, lai sāktu kontrole izmantot šo dārgo kameru metodi, jo kamēr tas samazinājums nav noticis, ja par viņu neliecina ne medību dati, ne tā saucamā oficiāla uzskaite, tad tā kameru izmantošana mums neko citu neparādīs, kā ka meža cūku vēl ir pa daudz, lai apturētu Āfrikas cūku mēru izplatību. Un varbūt varat arī pastāstīt, vai ir plāns un būs iespējas arī turpmākajos gados veikt šo meža cūku monitoringu, izmantojot šīs slēpņu kameras? Jebkurā gadījumā mēs slēpņu kameru izmantošanu ietērpsim visos iespējamos pētījumos, kas mums ir. Šim gadam mums ir iecerēts izmantot Enet Wild atbalstu un Agutī programmu datu augšupielādē, lai noskaidrotu ne tikai meža cūku, bet arī citu savvaļas sugu populāciju blīvumu vienā īpaši aizsargājumā teritorijā, kur Silava ir uzaicināta kā partneri teritorijas aizsardzības noteikumu izstrādē. Tas ir Krustkalnu dabas rezervāts. Es kaut kad nesen redzēju vienu video sociālajos tīklos, kur arī slīteris, man liekas, Nacionālajā parkā ir uzliktas. Tās droši vien ir tās tiešsaistes kameras, kas veic to patstāvīgo varbūt novērošanu, kā tajos nacionālajos parkos tur staigā. Ne tikai lūši un lāči, bet viss kaut kas cits. Arī jau iezīmējāt šo 26. gada plānu. Varbūt varat vēl dalīties ar klausītājiem, kādas varētu būt tās iespējas, kur slēpņu kameras izmantot vēl plašāk, arī pētījumos turpmāk? Par to sabiedrisko monitoringu mēs varētu, varbūt, cik tas ir mūsu spēkos,
tādu iniciatīvai ierosmi dot, jo, manuprāt, šobrīd mednieku un citu Latvijas iedzīvotāju rīcībā ir diezgan plašs slēpņu kameru arsenāls, bet katrs to izmanto vai nu savai interesei vai kaut kādai šaurai mednieku kolektīva mērķu izpildei, bet ievērojot arī konkrētas prasības, jo tad katram kameras lietotājiem būtu jāievēro protokols, jāpilda, kas varbūt, mums neliekās neērti, bet kādam varbūt var likties, jāpilda visas ziņas, kur kamera atrodas, kad viņa ir ieslēgta, kad viņa ir pārbaudīta. Pa tiem uzstādīšanas režīmu tur mēs varbūt tā nevaram ļoti spiest, ka tieši šādi, jo medniekiem droši vien interesē daudz tas video vairāk par tiem atsevišķiem kadriem, lai saprastu tiešām, ko tie dzīvnieki tur dara. Bet tieši pie tādas sugu daudzveidības noskaidrošanas nacionālā tīkla, es domāju, ka mēs varētu izmantot sabiedriskā kārtā arī tās privātā, valdījumā esošās kameras. Tā ir, man liekas, tā Eiropas iniciatīva, tas Citizen Science. Tas ir tas. Jā. Man liekas, tas ir daudz, kur arī ornitoloģija. Tad tur ļoti plaši tas tiek izmantots. Ornitoloģijā tas ir ļoti plaši izplatīts. Mums tā kā varbūt drusku grūtāk. Liekas, zīdītāji varētu būt interesantāk. Viņi pirmkārt mazāks sugu skaits atpazīt. Mēs varam labāk nekā lielāki viens. Jā. Bet mēs varam arī paskatīties, kā dabas datos, cik daudz cilvēki ziņojumus ieliek. Tas arī nav tik plaši vēl. Mums ir jāizdomā, kā mēs to zīdītājus varam iekustināt vai, pareizāk sakot, lūgt cilvēkiem, lai dalās ar to informāciju, bet te varbūt arī var saprast, kad, kā Jānis jau minēja, kad es, piemēram, izlieku kameru. Man nav tā zinātniskā interese, es gribu redzēt, kas atnāk, bet līdz ko man ir kaut kas interesants, es aizsūtu, piemēram, Jānim datus, viņš pasaka, nedara. Es saku, kā nedara, tu redzi dzīvnieku. Izrādās nedara tas, kā es saku, ka es vakardien redzēju to dzīvnieku, man kamerā ir 99. gads, piemēram. Rezultātā tā liekas tādi, kā tu man netici, bet, diemžēl, nevar ticēt, ka tas foto ir uzņemts vakardien, nevis tiešām varbūt kādā senākajā laikā. Un arī tā atrašanās vieta tomēr ir svarīga, jo te rekuras arī tajā snapshot minēja, kad ir noteikums, cik tuvu drīkst kamera viena pie otras būt. Un ja mums arī cilvēki iesūta datus un pasaka, vai tev nav svarīgi, ka tu redzi, piemēram, lāci, kāpēc tu gribi zināt, kur viņš ir redzēts, bet, tu nevari salīdzināt datus, ja tu nezini. Varbūt, ka tas ir viens un tas pats lācis, varbūt, ka tomēr tie ir dažādi. Jānis jau sāk smaidīt, tev vēl kaut kas arī ko teikt, jā? Nē, man par to varbūt varētu būt tā sabiedrības baža, ka tā kamera tiks nozagta. Bet mēs strādājam ar kamerām, tur, protams, katram varbūt ir sava individuālā pieredze, bet cik ilgi mēs strādājam? No 19. gada ar lāčiem, piemēram. Jā, mums pa šo laiku, tā ir nozagta viena kamera. Tās kameru uzstādīšanas vietas ir bijušas simtiem pa šo laiku. Mēs gan izmantojam tādas kā drošības kastes vēl, kurās liekam un tādas troses, bet to, kur mums nozaga, viņi nozaga ar visu kasti un visu koku gandrīz. Un zagšanas iemesls bija ļoti tāds primitīvs, jāsaka. Vismaz tā izsecinājām, ka tiks neatļauti braukt ar kvadriciklu un redzēja šo kameru un, lai likvidētu pierādījumus, tad vienkārši noņēma kameru. Man arī tagad, kad man bija tās kameras izliktas, bija ļoti interesanti vērot, kad var redzēt cilvēks iet sēņot ar groziņu, un tad ir vairāki, kas ir pienākuši pie tās kameras, ieskatījušies, sapratuši, ka, man te kaut kas nepatīk, bet, tomēr aizgājuši. Tā kamera jau palika, jā. Ja jau nav tāds nodoms no sēņošanas nazīti, kā grūti viņu tomēr nozagt, bet nav jau arī varbūt tik slikti. Es to, ka nav varbūt tik slikti, to es arī varētu pateikt par piemēru, kur mums arī bija. Man tā šķiet, tas pat tajā meža cūku projektā bija, ka bija notikusi meža strāde. Jā. Un bija nogriezts, nocirsts koks, un kamera vēl bija palikusi apakšā, kad, jāsaka, visu cieņu meža apstrādātājiem, ka paņēma to, ko viņiem bija jāpaņem, bet atstāja to, kas bija mūsējais. Jā, tā kā kamera bija vietā. To var tiešām tā ļoti dažādi skatīties. Vēl varbūt arī, kāpēc nedalās ar kameru datiem, varbūt tiešām ir tā, ka tur var redzēt varbūt to, ko negrib parādīt. Ja
par lāčiem runājot, tomēr varbūt es atļaušos tā teikt, ja kur kameras ir izvietotas pie barotavām, mēs redzam, ka tas lācis nāk uz to barotavu, jo viņam ir interese, un tā nozīmē, ka tā ir piesaiste tai vietai, un cilvēki brīnās, kāpēc lācis ir manā teritorijā, bet viņam ir interesanti atnākt uz to barotavu, jo tur ir ēdiens. Un tad varbūt šādus datus negribu dot, tādējādi neparādot, ka es piesaistu to dzīvnieku. Tādu harizmātisko dzīvnieku ziņā tas tā ir ļoti jūtīgi. Mēs viņus daži gribam, daži negribam. Mēs negribam, bet tāpat laikā mēs kaut kā piesaistam. Tad varbūt neparādīt tos datus, ar ko mēs piesaistam, un varam atļauties negribēt dzīvnieku teritorijā. Tas ar tā ļoti kutelīgi un jūtīgi ir. Dažādi var paskatīties uz kameru rezultātiem. Bet es tiešām ceru, ka izdotos iekustināt šo Citizen Science Pilsoniskās zinātnes iniciatīvu, jo man liekas, ka, ja to labi ietērpt un paskaidrot, domāju, ka varētu arī diezgan daudz atsaucīgu cilvēku. Un īpaši, es domāju, tajās pašos medību kolektīvos pati zinu, arī mēs tur cenšamies sūtīt lāču bildes, lāču monitoringam, un visi ir ļoti priecīgi, ka var padalīties ar šo informāciju. Tā kā es teikšu liels paldies par šo sarunu, veiksmi darbos, un kaut arī tagad ārā ir ziema, zinu, ka pavasars jums strauji pietuvosies un pārsteigs ar to ierašanos, un atkal jau būs darba pilnas rokas, lai dotos dabā, izliktu kameras un darītu citas lietas. Tā kā paldies un ceram tikties atkal kādā citā reizē. Paldies! Paldies!